Šobrīd ir jau 17:32 minūtes. Šeit Autoziņas FM studijā man ir ieradušies divi viesi, solītā viena viesa vietā. Kā jau no mūsu programmā bija rakstīts, ka šobrīd bija jābūt tikai Marekam Dainim, jeb ex-debejs šeit, tad ir ieradies arī Ermīns Vācietis. Sveiki, puiši! Nu, labdien! Labdien, laba! Nu, redz, es jūs tā paaicināju ciemos, jo šajā nedēļas nogalē paredzēts folkreis 333 trasē. Un gribēju zināt, vai tad jūs abi divi vispār taisaties piedalīties un sev parādīt no labākās puses? Nu, es tā kā taisos, jā, es par Ermīnu nezinu. Ermīna, kā tur ir? Nu, būs laikam jāizlēš. Ermīns tā kā skatītājos laikam šoreiz. Kādēļ? Tehnisks problēmas, teiksim tā, un nav vēl savest līdz galam. Tāpēc... Valmierā noplīs auto? Jā, bišķīt. Kāja labā bija pa smagu un neizturēja. Ko tad bija ķieģeli uzlicis virsū? Bija aizņēmies no kāda zābaku lielo un tāpēc. Saki, lūdzu, Ermīn, cik sen tu jau nodarbojies ar folkreisu? Folkreisu apmēram gadu. Tikai? Nu, jā, es braucu... Pagājušo ziemu sākām, pagājušo vasaru iznobraucām un tā, kā tādā veidā. Nu, un kā tas sākās, kas tev aizvilk uz folkreisu? Teica, davai sāc startēt, tev ir iekšā. Kaut kas jau jādara ir dzīvē, cik var sēdēt mājās un neteikšu, ko darīt, bet labāk ir taču braukt, forši pavadīt laiku. Ar kādu auto tu startē? Man ir BMW. Forši. Viens no retajiem, vai ne? Viens no, jā, vēl divi ir, principā. Kā ir ar tevi, ex-debejs? Ar mani ir bišķītiņ trakāk. Es folkreisā principā esmu jau gandrīz no pašiem pirmsākumiem. Pirmā sacīksta bija 2009. gada vasaras sezonas, laikam pēdējā vai ziemas sezonas pirmā, es vairs neatceros. Bet jā, principā no pašiem pirmsākumiem. Un cik daudz kausus tad tu esi iegūst pa šo laiku? Kausu pagaidām nav daudz, bet ir trešās vietas, ir otrās vietas. Nu, lēnām jāiet arī uz to pirmo vietu. Pirmo varbūt šajā reizē? Būs grūti, bet nu gadās visādi. Ja fortūna būs manā pusē un autiņš ies, tad kāpēc gan ne? Saki lūdzu, tad pie vienu uzreiz, kāpēc tad nav izdevies būt tajā pirmajā vietā? Un tāpēc, ka daudz vēl ir jāmācās. Ir aizvadītas, sanāk, šī ir 3. vai 4. sezona. Un ir jāmācās daudz, nekad līdz šim autosporta sacensībās neesmu startējis, tik cik hobiju pēc pabrauc ar kartingu. Un man tēvs kādreiz nopietni ar to nodarbojās un bija iespēja pamēģināju. Kaut kas sāk lēnām arī sanākt, un jā, pa kādam piedestālam ir jau, bet līdz pirmajai vietai vēl ir kāds laiciņš laikam jāpaciešās. Nu, jo sanāk tāda sajūta, tomēr no pašiem pirmsākumiem ir iespēja tā kā izaugt, tad tev tu esi tāds darba rūķis, tāds kārtīgais, kurš, brauc līdz sasniedz, vai tev esi tāds veiksmes luteklīts tomēr? Nu, es domāju, ka tur ir abi faktori kopā. Jo principā ir tā, ka sākumā es braucu ar tā cilvēka auto, kurš man tajā visā ievilka. Kurš bija tas? Juris Sirko, viņam sveiciens. Viņš gan, diemžēl, nedzird, ja viņš šobrīd ir Anglijā. Un jā, viņš man deva iespēju pabraukties, tad mēs tā kā pamocījām viņa mašīnu, sezonas 2, un pēc tam folkreisa fabrikā arī tāpa mans auto 3. golfiņš, un kamēr izslimoja bērnu slimības, tagad jau kaut kas sāk sanākt, un beidzot jau ir ripotākā vajag, un 333 trasa man arī ir bijusi līdz šim diezgan veiksmīga, neskaitot iepriekšējo sacensību, kad man liekas pusi no mašīnām mocījās ar aizlietiem gaisa filtriem. Nu, šajā nedēļas nogalē izskatās, ka būs sauss un saulains un karsts laiks, tad varbūt, kad nesanāks aizliet. Nu, nesanāks aizliet, bet noteikti cepešu krāsnes būs jebkurā gadījumā. Tā varētu būt. Tagad mazliet mūzikas, un tad turpināsim mūsu sarunu. Autoziņas FM studijā vēl joprojām ir viesi Ermīns Vācietis un Mareks Dainis, jeb ex-debejs. Un abi divi ir folkreisa pārstāvji. Es gribēju zināt no jums, kādēļ tieši folkreis, nevis kāds cits autosporta veids? Ar kaut ko ir jāsāk? Vai pareizāk būtu jāturpina vai vispār, šobrīd kāda mums ir ekonomiskā situācija valstī, tāda ir, un folkreis ir manā uzturē šobrīd vislētākais, teiksim, sporta veids, un jebkurš, kurš grib iesākt, pamēģināt, tad tā noteikti tā īstā vieta, kur to darīt. Un tas arī īstenībā varētu būt viens no katalizatoriem pēc tam kaut kādām citām darbībām. Rallijas, autokross, rallycross. Jo tur viss ir kopā, ir autokross, rallycross, asfalts, tur izvērsties ir vairāk nekā kur. Bet ir šis te folkreis, tā riktīgi pie sirds? Man jā. Autosports vairāk droši vien. Man personīgi vispār vilina autosporta sacensībās tā
saucamā pirms starta mandrāža, ja, jo tāda sajūta izjust nevar nekur. Un tā ir tā vieta, kur tu sēdi pirms starta, pirms pirmā ceļš starta, ja, tad tu visu, ko izdomā, un tās sajūtas ir neaprakstāmas. Viņas nevar, nekur citur izjust. Nu, un kā ir tev ex-devējs? Ir, jā, tāpat tās īstenībā, autosports vairāk vai mazāk. Ir, teiksim, autosporta veidi, kuri man galīgi neiet pie sirds, kā, piemēram, rallijas. Man tas liekas, lai man piedod klausītāji, bet man kā skatītājiem tas liekas samērā garlaicīgs sporta veids. Jo, nesaka gan labāk. Jāpārvietojas, bet tās manas domas. Jo jāpārvietojas no viena dopa uz otru, bet atkal, piemēram, folkreisam, autokrosam ir tas pluss, kad tu redzi uz starta tās 10-12 mašīnas, un viņi cīnās nevis ar laiku un ar sevi, bet vairāk ar konkurentiem, ar katru trases metru. Tas man personīgi liekas skatāmāk un interesantāk. Vai jūs abi divi izveidojat kaut kādu īpašo stratēģiju, tā, kad piedalāties folkreisā? Ar savu automašīnu, tur braukšu, nezinu, ar vienu, tur sānos bakstīšu, otram tur skriešu garām gar purnu vai vēl kaut kā? Ermīna izstāsta par mūsu Valmieras stratēģiju un ar ko tas beidzās. Beidzās to, kad Marekam ir sasita mašīna, man ir nokauts motors, ar to mūsu stratēģija beidzās. Bet kāda bija tā stratēģija? Pa maliņu smuki visiem garām, bet, tā diemžēl nesanāca. Stratēģija, nezinu, man īpaši nav. Visu laiku censties nobraukt līdz galam, maksimāli augstā vietā, ja ir iespēja, protams, pažēlot mašīnu, jo braucieni ir daudz, un pēc tam ir vēl fināli, pie tam es pats viņu skrūvēju, un es zinu, ko tas nozīmē, bet, jebkurā gadījumā, ja tu brauc sportā un domā par to, vai es tur kaut ko baigi salauzīšu, un labāk nedod gāzi, tad labāk nebrauc sportā un sēdi tribīnēs un skaties, jo nedrīkst domāt par tādām lietām. Tad nebūs rezultāti noteikti. Bet es vienmēr atcerēšos to tavu tekstu pirms B fināla, kad veicīt uzmanies, es tās aizmugurē, man bremžu nav. Tā stratēģija bija tā, ja? Jā, tā iebiedējuma konkurence, tā ir tā stratēģija. Cik daudz mašīnas vienā braucienā piedalās? Šobrīd ir arī opcija 12. Fināls ir 12, jā, līdz 12 mašīnām finālā varbūt. Un tad pirmajā braucienā tāpat tās 12 automašīnas ir? Kurām 10, ļauj 10. Līdz 10, jā. Priekšbraucienos ir līdz 10 un finālā ir līdz 12 vienā. Uz startu uzreiz. Teikšu godīgi, man folkreis ir ļoti tāls un svešs, es par viņu ļoti maz ko zinu, un tāpēc tā kā mēģināšu jūs kā jau esošus braucējus iztaujāt. Tad kā sanāk, vai ir kaut kādi treniņu braucieni, ir kaut kādas kvalifikācijas, lai saprastu, kurā vietā būs automašīna, vai kurš maļķuš pirmais arī ir tai pirmajā vietā? Diena principā sākās ar tehnisko komisiju, agri no rīta. Visi sabrauc, tehniskie komisāri apskatās, vai ar visām mašīnām viss ir kārtībā, vai atbilst noteikumiem. Un tad mums ir treniņu brauciens. Mēs, ja nemaldos, pusstundu ilga sesija sanāk, vai ne? Un katrs 4 apli pabrauc. Jā. Un mēs pabraucam, pataustam to trasi. Un pirms tam jau ir veikta izloze. Mēs ejot reģistrēties, mēs veicam izlozi. Principā loterija. Jā. Tas bija tas galvenais, ko es gribēju saprast. Vai ir pēc kaut kāda laika sadalījums? Sākums ir pilnīgi loterija. Tātad, ja man izvelk viens un es būšu 50, tad es esmu 50. Neatkarīgi no tā, vai es esmu iepriekšējā, teiksim, posmā bijusi pirmajā braucienā uz starta tu būsi 50. Bet otrajā braucienā tu stāvēsi jau, teiksim, ja 50. ir pēdējais, tad tu stāvēsi kā pirmā. Teiksim, tev dod iespēju, ja, un tad trešais brauciens parasti ir, kādas vietas tu būsi iegūs pa abiem braucieniem. Eglis princips. Jā. Tā kā nav tā, ka, ja tu esi pēdējais, tad tu arī tur būs pēdējais, tev dod iespēju, ja. Vai arī ir tie īpašie numuri, kuri tiek pielīmēti automašīnai? Katram savs, un pirms, tad, kad tu sāc startēt, tad, kad tu izdomā, ka tu gribi braukt folkreisā, tad tu aizies federāciju, skaties, kurš numurs ir brīvs, kurš tev patīk, kurš tev nepatīk, un izvēlēs, jā. Un pēc tam es saprotu, ka šīs sezonas beigās, atkal nākamās sezonas sākumā, mums jau dos tos numurus, kurus mēs esam nopelnījuši šajā sezonā. Labi. Tā būs? Tā būs, jā. Es tā negribu. Es saprotu, es arī tā negribu. Kādēļ? Jo man ir pirmais numurs. Man ir savs, es tā izdomāju, ka Kāds ir tavs numurs? Man 78. Un tev patīk šis cipars, un tu gribētu, ja viņš būtu brīvs, tu gribētu vienmēr būt ar 78. Principā, jā. Ermīna, mainamies, pirmo negribi? Nē. Es kā māķicīgs, man 7, man patīk, man vajag, lai man ir 7, un nezinu, kāpēc tā ir. Marek, saki, kāpēc tev ir numur 1?
Tur, principā, tas ir ļoti garš stāsts. Man visu laiku bija numurs 71, jo tad, kad es braucu pāri ar Juris Sirko, tad viņam bija pirmais numurs un man bija 71, lai, principā, mašīnas ir 71, bet tad, kad brauc Juris, tad 7-nieks ir aizlīmēts. Tad, kad brauc es, tad ir 71 numurs. Bet sanāca tā, ka Juris aizbrauc uz Angliju projām, un tas pirmais numurs visu laiku stāvēja brīvs. Un Juris man teica, klausies, baigi foršais numurs, es tev viņu dāvinu uz sezonu. Es saku, super, kāpēc gan nē? Nu, redz, un tā arī tas pirmais numurs līdz šīs sezonas beigām stāvēs tās mašīnītes virs, un pēc tam jau būs, nezinu, kāds moška 78. ir Nekad. Varbūt uzreiz paņemiet ātri apmainieties, sarunājiet koleģiāli, vai to var izdarīt, apmainīties numuriem? Man liekas, ka nevar gan. Es domāju, ka ar viesturu, ar mūsu ideisko tēti var visu ko sarunāt, es domāju. Nu, kas to zina? Viesturs te klausās noteikti un kulaku rāda. Čau, viesturi, jā. Čau, viesturi. Tas ir domāts viesturs Saukāns, jā? Jā. Labi, tagad vēl mazliet mūzikas, un tad jau atkal atgriezīsimies pie mūsu sarunas. Autoziņas FM studijā esmu Māja Romaško, un mani studijas viesi ir Ermīns Vācietis un Māregs Dainis, jeb ex-debejs, DJs. Bet ne par dīdžejošanu, ne? Par dīdžejošanu šodien labāk, ne? Nē, par to mēs pilnīgi noteikti nē, mēs runāsim par folkreisu atkal un vēl joprojām. Un šeit mums viens radio klausītājs ir iesūtījis arī jautājumu uz mūsu interneta vietni, un šāds te jautājums, cik reizes ir jūsu auto pārpirkts, vai jūs esat kādam pārpirkuši auto, jo cik zināms, folkreisā ir iespējams jebkuru auto nopirkt. Jā, jebkuru auto var iegādāties par 950 eiro par fiksētu summu, lai vīri neskrūvētu pārāk daudz un nebrauktu baigi visiem pa priekšu. Principā šī autosporta disciplīna arī ir tas pamats, ka tā mašīna maksā 950 eiro. Un tad tas arī tur varbūt sākās tā stratēģija, par ko mēs runājām, ja, kā taisīt, kāpēc netaisīt vai tādā garā, jā. Bet vai ir nācies saskarties to, ka pārpēr kāds jūsu auto? Jā, tikko man brālim pagājušajā gonkā nopirka auto. Nopirka un principā pēdējās 30 sekundēs mēs izlēmām, ko pirkt vietā, jo ar kaut ko taču ir jābrauc un punkti ir jākrāj, un tad mēs nopirkām iepriekšējo sacensību uzvarētāju auto. Nu jā, nē, man jau neviens nav pircis, es ar neko neesmu pircis, pat nezinu. Ja nopirks, tad domās? Ja nopirks, tad ir it kā rezerves variants ir jau garažā stāv, es domāju, ka konkurentiem patiks. Bet kā ir, tagad ir nopirkts tagad brāļa, ja? Brāļa auto nopirka, viņš nopirka uzvarētāju auto, ja? Kā tad ir? Ir tā stratēģija, tagad gribās tikt apakaļ pie sava auto, vai tomēr, ir izmēģināts tagad jauns auto un liekas, ir ok, var šito startēt? It kā jau auto ir labs, teiksim, virsbūve varbūt nav pirmā svaiguma, diemžēl. Jā, 2 kūleņi, viens no leģendārākajiem auto folkreisā, ja varētu tā teikt. Bet, jā, kā bija tāda doma, ka varētu tā kā nopirkt atpakaļ, ja šī auto saimnieks izdomās, ka viņš šo mašīnu pats grib dabūt atpakaļ. Bet pēc pēdējās pieejamās informācijas viņš ir uzbūvējis tādu pašu jaunu auto, un viņš šo auto tā kā atpakaļ nepirks. Līdz ar to šī mūsu izdomātā schēma un ķēdīta vairs nestrādā. Stratēģija vairs nenostrādā, diemžēl. Bet cik bieži sanāk pašiem iekulties tādos kūleņos un avārijas situācijās uz trases? Avārijas ir regulāri. Īstenībā man katru sacensību praktiski ir, ir ko taisnot. Ir ko taisnot, jā. Teiksim tā, liels āmurs ir obligāti jāņem līdzi uz sacensībām. bet teiksim, paliek arvien labāk, jo sākumā varbūt bija tāds bišķīt mežonīgs tas pasākums, bet tagad cilvēki, laikam, nezinu, vai iemācās braukt, vai paliek kulturālāk, grūti pateikt. Bet tie kontakti paliek arvien mazāk. Tādi rupji kontakti. Ja domāju, svētdien būs karsts. Kas darīsies cilvēku prātos? Ja pārkarsīs prāti, tad jau arī, iespējams arī būs vairāk avārijas, jo, sāks šilierēties vēl gar acīm, kā rāda filmās, kad kūp rase. Tā arī, man liekas, arī mašīnā viss kūp. Jo mašīna jau uzkarst krietni vairāk, nekā ir ārā temperatūra, ir tā? Iekšā tur ir laba pirtiņa. Kā ir jāsagatavo auto, lai varētu piedalīties folkreisā? Minimāli ir, sākums ir minimāls, ir drošības karkas,
Vajag sēdekli, jostas, ķiveri, kombinzoni. Drošības karkasam jābūt certificētam? Jā, ir federācijā pieejams, teiksim, tas rasējums, kā ir viņam jāizskatās, var izmantot, teiksim, lētāka materiāla, tās drošības karkas trubas, ja, un, principā 200-300 lati maksimums maksā šās te karkas šobrīd, ja, un tā kā, sākumā tajos 950 eiro var ļoti vienkārši iekļauties, ja pats to dara, kaut ko vismaz, ja, tad bez problēmām. Sākt ar 950 eiro nav problēma vispār. Cik es saprotu, tad, Ermīn, tu pats taisi automašīnu? Es pats direktors, menedžers, apkopējs. Komandas vadītājs, pilots? Vadītājs es neesmu, komanda mums ir, mēs es neesmu vadītājs, noteikti ne. Kurš tad ir vadītājs? Bakiņš. Bakiņš mums ir noteikti vadītājs. Viņš ir viens no direktoriem. Jā, mums ir valde, teiksim, tā ar sastāvu. Jā. Un tad jūs balsojat par kaut kādiem lēmumiem, jā? Jā, iepriekšējā vakarā pirms sacensībām. Sevišķi interesanti ir tad, ja balso divi. Jā. Un katram ir savs viedoklis. Jā, un tad pienāk DJs un pasaka, būs šitā. Tieši tā. Jā, labi, tad, Marek, tev ir sava komanda? Jā, man ir sava komanda. Mēs esam 3 braucēju sastāvā. Devējamies sevi par Flyzone Slipsvītra Folkreisa fabrika. Kāpēc Flyzone? Tāpēc, ka mūs atbalsta naktsklubs, kurš atrodas Valmierā. Un Folkreisa fabrika, tāpēc, ka, pirmās automašīnas tika, teiksim tā, konvejeru veidā uzražotas Jūdežos. Un tāpēc ir Folkreisa fabrika. Un mēs esam 3 braucēji. Tātad es, mans brālis, Rihards Dainis un ziemas Folkreisa čempions Jānis Nikels. Forši! Tad, kāda kārtīga tāda smalka publika. Ir par nopietnu, mēs te pieejam tā visai lietai diezgan nopietni, un 333 trasē, es domāju, ka es Ermīnam jau stāstīju, ka mēs oranžu melnos krekliņos tērptie būsim jau apmēram 27. Es ceru arī visu laiku tikt pie tāda krekliņa. Būs, kāda netiek. Draugs būs. Ka man arī uzdāvinās tādu? Jā, es domāju, ka mierīgi. Jo es arī būšu uz 333 trases uz pasākumu Folkreis, tad tu man uzdāvinās. Tad man tūlīt jāzvan un jāsūt augšā vēl viens. Tad būs 28. jā. Un mums ir arī karogi, mums ir atbalstītāji, mēs arī tādu produkciju interesanti arī dalīsim trases malā, tāds atspirdzinoši enerģijas dzērienus, un tā, bet nedrīkst uz kādi reklamēts. Nē, būs jau pastāstīt, var pastāstīt, es ļauju. Tusiņš būs. Tusiņš būs, jā, būs enerģijas dzēriens, kuru mēs saucam par Flyzone, tā kā mums ir arī komandas nosaukumā iekļauts šis vārds, un tad arī sportisti, un arī līdzutēji varēs pagaršot šo enerģijas dzērienu, tā kā, ja jums neinteresē autosports, bet jūs vēlaties pagaršot enerģijas dzērienu Flyzone, tad brauciet svētdien uz 333. Marek, vai ir jūsu komandai kādi atbalstītāji? Ja jau reiz, nevis Marek, bet Ermīn, es atvainojos sajūtu komandā, tikko izstāstīju un es atkal pārjautāju, nē. Ermīn, vai jūsu komandai ir kaut kādi atbalstītāji? Ja jau Mareks ir tik ļoti izreklamējies, tad arī tev varbūt vajag tā. Atbalstītāji, es ceru, ka mums ir ļoti daudz īstenībā. Labi, tas, kad publikā ir spiedzēji, kliedzēji un tie ir par galveni atbalstītāji. Dēļ viņiem jau mēs visu to pasākumu daram. Vai tomēr dēļ sevis? Dēļ sevis un dēļ viņiem. Ja tu brauks viens pats bez skatītājiem, tad, varbūt nebūs aršana, jā, bet, ja ir trases malā un spiedz un vēl kaut ko, tad protams, mums nav tādu oficiālu, teiksim, atbalstītāju, naudas maisiņu, ja mums nav. Mums komanda saucās Steam Rally Team. Kāpēc Steam? Jā, tāds, viņš asociējās ar kaut ko tādu. Katram tas ar kaut ko arī asociējās. Jūs braucat štīmīgi. Mēs štīmīgi braucam, jā. Vēsturisks, teiksim. Stāst. Vēsturiski, garš stāsts, kā viņš radās, ja nemaldos. Labi, tad zini, kā darīsim. Tagad neliela muzikāla pauze, un pēc tās muzikālās pauzes stāstīs, kā tad radās šis nosaukums. Labāk to nezināt nevienam. Labi, tad jau redzēs. Jā. Šeit Autoziņas FM studijā pilnīgi noteikti runāsim par Folkreisu. Un tad es gribēju tomēr saprast terminu ar to nosaukumu. Štīmīts kaut kāds tur bija. Kāpēc štīmīts? Kur viņš radās? Trijos vārdos, lūdzu. Jā, es arī gribu zināt. Kurā? Es nezinu, Latvijā. Nē, nosaukums, cik man atmiņa neviļa radās Skandināvijas vienā no valstīm, tātad Somijā, un, tas saistās, protams, daļēji ar to
ar ko tas arī visiem saistās. Asociējās, jā? Asociējās un vēl visādos veidos, bet... Pirms daudz gadiem radās šis nosaukums? Nu, ir pietiekoši daudz, ņemot vērā, ka tanī zemē tiek būtas pietiekoši bieži, tad, nu, tur viss, kas notiek, interesants parasti, un tāpēc arī tur garš stāsts, to pat nevar izstāstīt, nezinot tās personāžas, kas tur piedalās. Nu, labi, bet vai ir nācies kaut kur apciemot folkreisu kaut kur ārpus Latvijas, vai pat arī piedalīties? Piedalīties ne, bet iespēja bija apstīties. Nedēļas 3 atpakaļ bijām ar visu komandu un atbalstu grupu un preses pārstāvjiem folkreisā Somijā. Kā viņš atšķirās no Latvijas folkreisa? Nu, tieši, tā ir, teiksim, folkreisa dzimtene, teiksim tā, un ne ar ko neatšķirās. Pa lielam sacensību būtība ir tieši tāda pati, mašīnas maksā, tur gan bija šī dārgāk, 1100 eiro laikam, bet tur ir bišķīt, teiksim, dinamiskāk tas viss pasākums, jo dalībnieku skaits ir krietni lielāks, un līdz ar to tā sacensības notiek ļoti dinamiski. Tur ir 2 apļi tikai katrā braucienā, un teiksim, mēs bijām uz tādu vietēju mērogu pasākumu, tur bija vispār 120 mašīnas, ja, bet pagājuši gadu ir bijis folkreisa festivāls, tur bija 900 auto uz startu. Tad 3 dienas no rītos līdz, teiksim, naktī, ja, brauca 3 dienas, un mans instants novērojums, ka tur tas ir tā kā ģimenes pasākums, ja, jo atbrauc, teiksim, ģimene, vīrs, sieva, bērns, teiksim, pusaudzis, ja, un viņi visi brauc ar to vienu mašīnu. Viņi visi izbrauc? Viņi visi brauc, jā, teiksim, vīrs ir savā klasē, tur ir sieviešu līga, jauniešu līga, un viņi visi brauc ar šo te mašīnu, un viņiem ir ģimenes pasākums, izklaid, fantastiski. Tātad kārtīga kultūra, varētu teikt. Jā, tas noteikti ir, dzīvesveids, teiksim, tā. Vai trasa ir interesantāka? Jo tu biji, teiksim, skatītāju pusē, vai tu arī painteresējies, kā ir būt no sportista puses? Interesējamies vēl neesam līdz galam noskaidrojuši. Doma tāda, kaut kur figurē arī pašiem, varbūt tur mēģināt piedalīties, jānoskaidro kādu visi tie noteikumi, vai mēs varam vai nevaram. Bet trases ir noteikti ātrākas, jo daudz ir asfalts, trases ļoti gludas, un viņiem ir, teiksim, ja mums ir vairāk tur, lai mašīna būtu izturīga un tur, vizuāli, teiksim, skatāma, ja, tad tur ir tikai viena doma - motors un viss. Tikai jauda un nekas vairāk. Ja. Un tur nav jāņem līdzi, ja, tas āmurīts. Tur ir jāņem, jo tur, ja teiksim, ja tur ir ramā, jā, tur ir, mums nav tik liela āmura, jā. Mums tās mašīnas īstenībā vairāk vai mazāk, vismaz pēc bildēm mums jās izskatījās tādas estētiskākas un baudāmākas nekā tās. Tur nav taisna vieta mašīnai, nav, ieskaitot jumtu un vispārējo, tā viņiem ir ikdiena kūleņot kaut kur vēlties tur. Un tur ir jāsāc slavas zāle. Jā, pēc katras sacensības tie, kas, teiksim, novarē, viņus noliek tādā uz podestā, lai visi var aplūkot, kurš tad šīs dienās ir izcēlies. Forši, interesanti, jo gala rezultātā jau cilvēkiem patīk tomēr tās avārijas, jo tas ir tāds iespaidīgs brīdis, priekš sportisti tas var būt traumatiski un, protams, nepatīkam, jo jāizstājās varbūt kādam ir, bet skatītājiem jau ļoti patīk. Gribās jau viņiem, neteiksim asinis, bet, šos te skats viņi noteikti, ka grib redzēt. Un vismaz pusē jau noteikti viņi var stāstīt, ko viņi grib, bet viņi to grib redzēt. Marek, tu esi bijis kaut kur ārzemēs, piedalījies vai skatījies folkreisu? Es domāju, ka man jautās, vai tu esi bijis uz jumta. To es te arī gribu zināt, bet to pēc tam. Nē, pagaidām nav sanācis, bet mēs ar Ermīnu te plānojam, tā kā varbūt augustā varētu aizbraukt. Ermīns teica, ka braukšot tā kā vēlreiz uz Somiju un ja domā aizbraukt līdz paskatīties, man arī godīgi interesē. Jā, ja Mareks labi uzdīsies trasē līdz augustam, tad paņemsim viņu līdzi. Jā, un ja Ermīns nebrauks man pakaļā katrā otrajā gonkā, tad es noteikti ar jums braucu. Es sataisīšu, Marek, brēmzes beidzot. Lūdzu, sataisi. Nē, tu zini, kā ir, Marek, tu vari tagad nebaidīties, šitajā gonkā nepiedalīsies. Ermīns, jo viņam vienkārši auto vēl nav gatavs. Viņš jau zina, ko es domāju par BMW. Bet es tur būšu. Tad tu tā kā sēdēsi vienkārši ar acīm domās tā, es tagad tur esmu. Viņš man kulāk noteikti rāzes malā rādīs. Labi, tagad vēl vienu dziesmu un tad turpināsim mūsu sarunu. Kā tad ir iespējams ar mani un ētera viesiem sazināties?
Ir iespējams atsūtīt savu e-pasta vēstulīti uz adresi radio@autozinas.fm. Var arī sūtīt SMS uz numuriņu 1808, tad jums jāraksta radio, atstarpi un jūsu jautājums vai teksts, ko jūs gribat mums pateikt. Un ir iespēja arī sazvanīt tiešajā ēterā pa telefonu numuru to pašu 1808. Jā, es skatos, ka Mareks ļoti aktīvi tagad, žestikulē ar rokām. Acīm redzot, tu domā, ka tagad visi tavi draugi, kas klausās, tā sūtīs uzreiz lielā daudzumā kaut ko gribēs pateikt, jā? Redzēsim, viņiem ir visas iespējas, bet patiesībā īstenībā, ja kādam ir tiešām interesējuši jautājums saistībā ar folkreisu, tad ir īstais brīdis atsūtīt mums jautājumu. Jā, noteikti. Tieši tā. Jā, es tā kā gribēju zināt par tām avārijām. Kurš kādās ir nokļuvis ar savu auto folkreisā? Kāda ir tā sajūta, kad tas notiek? Sajūta ir traka. Sajūta ir, neko jau daudz nevar saprast. Tas notiek ātri, bāms kaut kas, ir arī nācies kādreiz uz jumta apgāsties, tad vispār neko nevar saprast, tur zeme debes, pilna mutra smiltīm, un tas ir viss, ja. Bet, kā jau normāli instinkti, cenšamies izvairīties no tā visādos veidos, un vismaz es personīgi necenšos nevienu sist tur trasē vai speciāli tur grūst, ja. Ja tas kontakts ir, par vietu ir jācīnās, jebkurā gadījumā. Bet, teiksim, ir mums atsevišķi personāži tādā pasākumā, kuriem tā ir, pašapliecināšanās veids vai kas, kādam uzsist, uzbakstīt. Pilnīgi nevajadzīgi taisnā vietā, jā, bet, tas katra paša ziņā, jā. Vai ir kaut kāda ētika iekšējā folkreisā? Ir kaut kāda noteikuma, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, kad tu piedalies tajā sacīkstē? Jūs tagad tā ir raustat plecus, bet es te lītās jūs nosūdzēšu. Viesturs man stāstīja pirmdien, kad esot. Ētika, es domāju, ka ir jebkurā lietā arī ejot pārgājēji, ejot pa ielu, jebkur ir ētika. Gal galā ir kodeks šai disciplīnai, tur viss ir rakstīts, ko tu drīkst, ko tu nedrīkst. Ētiku uzrauga tiesneši. Viņiem arī jautājiet, bet pa lielam jau ir, jā, protams. Ko nedrīkst darīt trasē? Speciāli griezt, piemēram. Jā, nedrīkst apgriezt. Jā. Tas ir, to pienākās sots. Nedrīkst sist aiz šoferu durvīm. Jā. Pa mašīnas aizmugurējo daļu. To vienmēr galvenais tiesnesis dalībnieks apulce arī pasaka. Jā. Tas tāds viens lielais un kārtīgais punkts, ko nedrīkst darīt. Tas ir galvenais, ja tu apgriezi, arī netīšām, apgriezi un ieguvi līdz ar to vietu. Ja tu negribi, lai tev diskvalificē, tad palaid to, ko tu apgriezi atkal garām, ja, un tu vari turpināt braukt, ja. Tu kā neesi ne iegūst, ne zaudējis, bet ja tu iegūst, tad tev pēc tam ir sots par to, ja nedrīkst darīt. Sānu kontakts, teiksim, tur. Sāns pret sānu drīkst, ja, bet speciāli no aizmugurs, kā amerikāņu policisti filmās rāda, ka viņi griež riķī, tā nedrīkst darīt. Un skriet pakaļā iekšā drīkst? Es zinām vienu pusradinieku, kurš tā regulāri dara. Ir te viens tāds, jā. Ar uzvārdu Dainis, bet tas nav Mareks Dainis. Jā. Bet, viss kārtībā. Pēc tam servis parkā par to kopīgi pasmējamies. Viens otram palīdz patur āmuru rokā, un tad viss ir kārtībā. Tieši tā. Mēs īstenībā tā diezgan draudzīgi esam. Varētu teikt, ka, vismaz man no visas folkreizes braucējas saimnes arī, Ermīns ir tā kā viens no normālākajiem čomiem, teiksim tā, pie kura var aiziet un paprasīt, tā kā bija Valmērā, jo veču aizdod 10 litrus, lai treniņus var izbraukt, man degviela vēl nav atbraukusi. Jā, gadās arī tā. Tad jūs esat tā kā draudzīgs pulciņš. Līdz brīdim, kamēr nostājamies. Tas ir līdz starta tiesnesis, ka viņš pasaka aiziet, jā, tad draudzība beidzās. Jā. Protams, viens otram speciāli mēs virsū nebrauksim, jā, bet, tā, kaut kā, bet, diezgan draudzīgi mēs esam īstenībā lielākā daļa, mēs braucēju, visi esam. Mēs pēc tam ģērbšalītais visu noskaidrojam, kurš ir kurš. Jo, piemēram, tad, kad tas viss īstenībā sākās, tad, tas bija mans tāds tā kā iekšējs mērķis, tad saliedēt to kolektīvu, lai visi ir forši, lai visi ir čomi, un piemēram, ja gadās kādam kāds šķepē, tad tu vari aizskriet un pajautāt, tu tā kā trīniekos bijis brālim, kad uzvārījās motors uz startu, un tas pieskaipa Ermīns, saka, Ermīn, iedod ūdeni. Viņš saka, ņem, un es to kāniņu skrienu tad tālāk prom. Tā, tu zini, ka tevi nekad neatteiks. Ja tu normāli pret visiem izturies, tad arī pret tevi vienmēr normāli izturēsies. Un kā jūs izturaties pret sieviešu pārstāvēm šajā disciplīnā? Mēs viņas laižam pa priekšu vai nelaižam pa priekšu. Folkreisā meitenes daudz, sievietes daudz piedalās. Nav divas, tagad ir divas, bet vispār ir bijuši kādas 4 vai 5, man liekas. Mēs varam pat pasties Evija Vītola, Kristena,
Tagad ir Kristina bija draudzene Aboliņa vēl tā. laikam. Jā, tagad ir 2. Nu, 5. Tagad ir 2. Varētu būt. Kāds 4-5 bijuši. Jā. Un kā ir ar viņām sacensties? Ir tāda kaut kāda tolerance īpašā vai nav? Nu, ir tā, visi esam vienā barā un viss. Mums nav spoguļi, mēs neredzam, kas blakus stāv, tāpēc gribēdams nevar neko izdarīt. Man starp citu atceries toreiz biķerniekos, kad mēs ar Eviju Vīto cīnījāmies, un es, principā, Jaņi pričom. un ņēma, un meitene sastresojās bišķītiņu un uzmeta kūleni. Ui. Gadās arī tā. Nu, tad tu biji vainīgais, jā? Es nebiju vainīgais, es viņu apzinu, nosedz iekšmalu, jā, un skatos tikai spogulī, hopā, rati griežās pagājis. Es tenī sacībās biju skatītājs, tā bija normāla cīņa, un tur nav neviens Bet tikko tak teica, ka neesot spoguļi, kuros skatīties. Viens ir. Nu, Salonā viens ir. Jā, sānos ir, nav, jā. Īsnībā, pārtraukšu atvaino, to sānu spoguļus tagad sapratu, kāpēc viņu nav. Nu, viņus nedrīkst likt, jā. Jo pie mums vēl tas nav, bet Somijā uz starta noliek 8 rindā. Līdz ar to, lai viņi saiet uz tā starta, tāpēc nav spoguļu, jo citādi viņus nevar salikt visu. Nu, jā. Noteikti arī spoguļi būtu pirmā daļa, kas pirmajā likumā aiziet pa gaisu visiem. Nu, ņemot vērā to, ka ir atļauts kontakts, tad tas tā arī varētu būt. Protams. Labi, bet vai sievietes folkreisā ir nu, tā kā salīdzinoši līdzvērtīgas autosportists un tā kā ir ko pacīnīties, vai tomēr dotajā brīdī tā, ka viņas mazliet atpaliek? Īstenībā kā kura, vai ne? Nu kā kurā brīdī? Viņām laikam emocijas cita augstu vilni, un tad viņas pēkšņi vienā brīdī izraujās, un tad atkal kaut ko nezinu. Sapinās meistarībā. Bet noteikti progress ir acīm redzams, un arī Evija, kas mums, man liekas, ilgāk brauc, nu, viņai progress, man liekas, ir vislielākais, acīm redzamākais. Tagad aiziesim muzikālā pārtraukumā, un tad atkal turpināsim mūsu sarunu. Šobrīd ir jau 18:21 minūte, Autoziņas FM studijā esmu Māja Romaško, un mani viesi Mareks Dainis un Ermīns Vācietis. Labvakar. Labvakar, jā. Labvakar, jā. Jau vakars, jā. Ir gan vakars. Kā ir sajūta vakarā? Lieliski, karsti vienīgi. Ārā ir karsts. Jā, ir diezgan vēs un forši. Mums ir forši. Studijā ir tā patīkama, vai ne? Nav tāda sajūta, ka galvu spiež uz pusēm šis karstums. Bet es gribēju pajautāt par to piedalīšanos folkreisā un būšanu viņā. Tas fanu pulciņš jums izveidojas ar laiku liels, ir izveidojies jau, nu pieņemsim, Marek, skaidrs, tu esi jau vairākus gadus, tas līdz ar to varētu būt lielāks fanu pulciņš. Un kā ar tevi, Ermīnu, un kā ir ar tevi, Marek? Ermīnu sāc varbūt. Ne, Marek, tu labāk. Nu, labi. Man ir bišķītiņi savādāk. Mans viens no mērķiem arī folkreisā ir piesaistīt to publiku, kas nāk uz maniem pasākumiem, kur es uzstājos. Viņiem, teiksim, svētdien tā varētu būt laba izklaide pēc notusētas nakts. Tad viņi patusēja, uzcep gaļiņu, iedzer aliņu un fano. Tas lēnām arī sāk īstenoties, jo, jā, kā jau teicu, ir šobrīd jau gandrīz 30 krekliņu uztaisīt, un es domāju, ka uz nākamo sacensību būs vēl līdz sezonas beigām, kas to lai zina, varbūt 3 cipars skaitlis būs. Redzēsim. Būs noteikti. Beigās tev būs 3-3-3. Jā, vēl viens no mērķiem varbūt, es nezinu. Bet, jā, īstenībā forši, kad, tu atbalsti īstenībā trases malā dzird. Man, piemēram, manam auto nav logu, man ir trušu būris, kā mēs te smejamies. Un braucot citreiz, jā, kad liels bars cilvēku bļauj, tad pat dzird to. Tas īstenībā palīdz. Protams, tas palīdz. Labi, un kā tad, Ermīna, ir ar tevi? Nu, mums ir, teiksim, tas kodols, ir mums tāda kompānija, par autosportu mēs viskur interesējamies un braucam skatīties. Bet ir izdevies, jo es sāku tā kā viens no savējiem, teiksim, braukt, jā, tad pēc tam es savu draugu Agri iesaistītnī pasākumā, kas ir mans komandas biedrs. Tad Bahiņš, saka, kā ir. Bahiņš, jā, Bahiņš, visi viņi zina kā Bahiņu, jā. Tad ir vēl 2 cilvēki, kas šobrīd jau ir savu komandu uztaisījuši, kas arī ir, vairāk vai mazāk pateicoties mums visiem, jā, viņi ir tur iekšā, un vēl ir vairāk, kas kaut ko domā vai jau būvē. Tā kā, piesaistam visādos veidos klāt jauns cilvēks, jo, tas ir lielisks veids, kā atpūsties, sevi, teiksim, nodarbināt, jā, lai tu kaut ko konkrēti darītu dzīvē, nevis vienkārši sēdēt mājās. Fanu pulkā ir proporcijas vīrieši, sievietes, kas ir vairāk?
Nu, vīrieši jau vairāk droši vien. Nu jā, tā sanāk īstenībā. Jā? Kopumā, ja skatās publikā, tad vīrieši vairāk nekā sieviešu. Bet mana mamma ir uzreiz kā 5 sievietes. Tas gan, jā. Bet kā jums ir? Vai pēc šādiem te braucieniem un cīņām un kūleņiem sieviešu piekrišana tās, kas ir publikā, ir tā kā lielāka, mazāka? Ir kaut kāda īpaša uzmanība? Man neviena vēl kā kārusies nav, bet tas ir tāpēc, ka es neesmu uzmetis kūleni. Jā, jo redz, mums te viena klausītāja vārdā Inga prasa par to, nu kā tad ir ar meiteņu piekrišanu pēc šiem pasākumiem? Nu, nezinu, kā jau Mareks teica, neviena nav atzinusies. Varbūt, ka viņām mēs šausmīgi piekrītam, bet viņa mīl, bet klusiņā. Jā. Bet nu nav tā, ka nāk kāds baigi iepazīties pēc tam, kad ir nobraukts. Nezinu, pie manis nav. Man arī tā nav Mēs bijis. laikam nogurušiem, skumjām sejām. Nē, mēs vienkārši esam netīri pēc braucieniem, tāpēc arī neviens pie mums nenāk. Jūs dodaties ārpus, teiksim, šiem te dopiem, tad, kad ir tā kā, nu, beigusies šī te sacensība un tā kā pie publikas sasveicināties, varbūt kāds grib kādu autogrāfu? Jā, noteikti autogrāfu, preses Fotografēties. konferences. Jā, viss. To jūs darat, jā? Tā kā pirmajā formulā. Jā. Nu, tik traki nav, protams, tik forši nav, bet Cik viesturs mums nofotografē, tik mēs ar fotogrāfiju. Tikai viesturs. Viesturs mums neļauj. Viņš mums neļauj. Mums ir vīriešu kodeks, nedrīkst fotografēties ar svešām sievietēm. Tieši tā. Tāds interesants. Es Jā, kas viesturam jāiet pārjautāšu šo jautājumu, kā tur ir ar šo Viņš kodeksu. izdomās, jā, protams. Un tad viņš noteikti teiks, ka šie puiši samānījās. Mēs nekad nemānamies īstenībā. Trīniekos viņam paprasīsim vēl. Jā, labi. Es arī būšu klāta, es tā kā būšu lieciniece. Tagad atkal mazliet mūzikas, tad reklāma, un tad jau atkal atgriežamies pie mūsu sarunas. Šobrīd ir jau 18:37 minūtes. Jāsaka tā, ka šeit Autoziņas FM studijā vēl joprojām esmu Māja Romaško un mani viesi Mareks Dainis un Ermīns Vācietis. Jums abiem diviem puišiem ir sveiciens no Aizkraukles un arī visiem radio klausītājiem, un klausītājs saka, ka gaida, kad varētu būt šis folkreis arī kaut kur tajā apkaimē, ka varētu tuvāk kaut kur redzēt. Kas Aizkraukle ir tuvāk? Jēkabpils, jā. 26. vai precizēju, bet jūlija beigas, ja nemaldos, Jēkabpils paredzēt. Tā kā, sveiciens, protams, arī saulēnai Aizkrauklei. Jā, pievienojos. Jā, ir jums tur līdzjūtēji? Nu, noteikti Aizkrauklē ļoti, atraktīvi cilvēki, viss kārtībā. Es gribēju zināt vairāk par tādām tehniskām specifikācijām folkreisā. Mēs mazliet jau pieskārāmies, kad ir vajadzīgs tur drošības karkas, vai ir vēl kaut kāds ierobežojums automašīnai, kas drīkst būt un kas nedrīkst būt, lai piedalītos folkreisā ar savu auto? Daini? Vācieti. Labi, mēs aizkadrā runājām par to, kāds ir mašīnas priekšējais purns. Kas tur drīkst būt un kas tur nedrīkst? Nu jā, tad bija tas jautājums par to stiprināšanu. Vai vajag un cik vajag un kā noteikumos skaidri un gaiši rakstīts, nekas nedrīkst būt, tad visi saucamie bumperi ar visiem stiprinājumiem, visam ir jābūt demontētam un nekādas papildus. Nu, ārējā čaula drīkst palikt tā gumija čaula, jā. Tas vairāk tāds dekoratīvs. Nu, lai mašīna izskatās vēl pēc mašīnas, lai nevis pēc kaut kā. Kāda apsvēruma pēc tas tā ir? Nu, lai nevarētu citus, teiksim, sist, jā, un izdarīt citiem bojājumus mašīnai, attiecīgi arī, un sevi pasargāt, jā. Tad tev ir jāizlem, ja tu gribi sist citu, tad arī tev pašam būs bojājumi mašīnai, un tev ir ļoti liela iespēja izstāties, jā. Vai, teiksim, automašīnai obligāti ir jābūt, tā kā ir, teiksim, man mašīnai ir spārni, viņi ir metāli un tā, vai viņi var drīkst būt no citas materiāla, teiksim, tur stikla šķiedra vai kaut kas tāds? Jā, protams. Drīkst, stikla šķiedra, tad auto līdz ar to ir vieglāks, naskāks. Ir kaut kāds svara ierobežojums automašīnai? Nē, nav. Folkreis ir vienīgā disciplīna, kur tu atbraukt kaut vai ar Porsche 911 un stāties uz starta, tikai tev viņi nopirks par 950 eiro. Un es domāju, ka pircēja rinda būs. Jā. Es domāju, ka es uztaisītu izsoli pēc tam. Vai ir bijusi vēlme, pieņemsim, tev, Ermīn, tā, ka tu biji aizbraucis uz Somiju, nopirkt tur kādu auto un atvest te uz Latviju? Nu, vēlme vispār tāda bija. Dažas mašīnas bija, kas mums iekrita acīs, kuras varētu pirkt, ļoti ātras, ļoti jaudīgas.
Atšķirība ir tāda, ka pie mums var nopirkt mašīnu jebkurš cilvēks, jā, teiksim, arī tu vari atnākt un nopirkt, tev nekāda sakara nav ar autosportu. Tad Somijā ir bišķi savādāk, tur var nopirkt tikai folkreisa dalībnieks. Tad, ja viņš piedalās sacensībās, viņam ir licence, viņš ir federācijas biedrs, tad viņš drīkst šo mašīnu pirkt, jā. Bet, no aizkulisēm, cik dzirdējām, Somijā tur bija šī savādāk, tur konkurenti mašīnu nopērk nevis, lai brauktu, bet, teiksim, trietā sametās un nopērk un sadala. Lai tu nevarētu vinnēt, ja? Jā, un tavu mašīnīt nopērk, un viens paņem motoru, viens paņem vēl kaut ko, un tavs mašīnīts vairāk nav, un tā viņi tiek galā ar īpaši ātriem konkurentiem. Ja? Tātad kaitniecība Jā, tur ir citā līmenī bišķīt. Bet vai Latvijā nenotiek kaitniecība šādā līmenī? Tu zini, mums vienreiz bija tāda doma. Es tikai neteikšu, par kuru auto bija runa, bet mums tā doma īstenībā bija. Tagad es zināšu, ka Somijā tā ir regulāra. Tā ir realitāte, kur šeit pirmais vaininieks, kaitnieks, kur ir sēž blakus. Topošais kaitnieks, jā. Daini, tava komanda bija izdomājis, kad vajadzētu tā darīt? Tas bija pašos pirmsākumos. Bija viens auto, kurš diezgan naidīgi brauc visiem pa priekšu, un tad bija doma tāda, ka mums varētu derēt motors, tur kaimiņam varētu derēt vēl kaut kas. Bet mēs atmetam. Es domāju, ka tā ir nākotne, ja brauks ar ļoti, teiksim, krietni jaudīgākām mašīnām, kāds šeit mēģinās braukt, tad nākotnē noteikti viņas tādā veidā arī, teiksim, nocels no trases. Jo ideja ir tāda, ka tā mašīnītes visiem ir vienādas, teiksim tā, visiem neiet, ja, un tad, tīru savu meistarību, tad tu vari parādīt, kas tāds esi. Uz savu izdomu arī, Uz savu izdomu, jā. Tur, nezinu, ar minimālām izmaksām, jā, teiksim, kā es šobrīd taisu jaunu motoru, un ir budžets 30 lati, jā. Ko var izdarīt par 30 latiem? Pastīsimies, es ceru, ka tas balss būs gatavs, pastīsimies, kas man būs sanācis, jā. Labi, sekosim līdz ar tavas automašīnas pārvērtībām, bet tagad mazliet mūzikas. Un tad jau atkal runāsim. Džeki, es gribēju uzzināt, vai ir bijuši folkreisā kādi tādi starti, kur par pirmajām 3 vietām ir arī naudas balvas, lai varētu savu auto bišķiņās uzlabot un iztaisnot un kaut kādā citādā veidā savest kārtībā? Regulāra prakse tā nav, bet šeit atkal, teiksim tā, tāds plusiņš Raunas Broģekmens komandai. Viņi regulāri taisot ziemā pie sevis sacensības, viņi arī naudas balvas ir 2 reizes pēc kārtas ir bijuši, jā. Ja nav noslēpums, tās apmērs? Nebija liels, man liekas, ka pirmā vietā bija 50 lati, un tad attiecīgi bija laikam 30 un 20. Tas nozīmē, ka vismaz dalības maksu dabūja atpakaļ. Jā, šampanietis ir, kausiņš ir un diploms. Makulatūra, kāpēc sakam. Pačots. Bet ir tas prieks saņemt kausu. Noteikti. Bet tikai galvenais tas, ka tu esi pirmais, tu esi apsteidzis visu, ne pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais, bet tu esi apsteidzis lielāko daļu cilvēku, autobraucēju, automašīnu. Protams. Noteikti ir, jā. Tie, kas stāsta, ka viņam vienalga, ka viņš atbrauc tikai pabraukāties un vēl kaut ko tur, neticiet, jo tāpatās viņš arī pasleps pieiet un pie rezultātu tablo skatās, kurā vietā tad viņš ir, un tas interesē vairāk vai mazāk, jā. Un, protams, ka tas nav pašmērķis, tur kausus un, es tagad pa katru cenu, jā. Bet tas kā papildus, teiksim... Tas ir gandarījums, jā, par labi padarīt darbu. Jā. Gadījums ir tāpat piedalīties un nobraukt līdz galam un labi pavadīt laiku, bet, ja vēl ir kaus, protams, tas ir papildus gandarījums. Ko jūs gribētu tādu, ko varētu ieviest folkreisā, kas varbūt Latvijā vēl nav, bet ir novērots kaut kur citur pasaulē? Es zinu, ka tas vairāk vai mazāk nav iespējams. Es par to runāju arī ar pārstāvjiem no federācijas, bet laba doma būtu mehāniķa brauciens. Jā. Tas ir novērots, teiksim, citās, jā, tad tas varētu būt kā šova elements, jā. Tikai man liekas, ka mums tā mašīnā pēc tam grūti nebūtu nekas, kas pārpaliek. Vienīgi man sanāk, ka es pats arī braukšu, es pats esmu. Vai kas dara, klausies? Tad uzreiz sadalīsies tie, kas ir piloti un tas mehāniķi. Jā, tas atkal vairs nebūs godīgi. Vajag tiešām mehāniķi, kurš visu dienu skrūvēs un hobā, lai šis ņem un brauc. Vislabāk tad meiteņu braucienu labāk uztaisīt, tas būtu interesanti. Jā, jo tu aizkadrā stāstīja par to, ka Somijā esot atsevišķa grupa šajā folkreisā sieviešu. Jā, viņi sacenšās savā starpā sievietes, tiešā vārda nozīmē sievietes, gados 40, 50, bija pat arī varbūt nedaudz vecāks novērots.
Nu, un ticiet man, es domāju, ka es tur lielākā daļai pat līdz netiktu, kā viņas tur brauc. Ja. Tiešām ļoti ātri un pašpārliecināti, tā kā viņas to dara regulāri, cik var saprast. Nu, ja jums būtu tā dota iespēja, teiksim, ja būtu iespējams Latvijā šādu te disciplīnu ieviest kā sieviešu, vai jūs tā kā būtu par vai būtu tā kā pret, jo šobrīd ir tā, nu, ja tās dažas sievietes piedalās, nu, tad viņas ir kā, nu, kaut kādā mērā jau tomēr ir sajūta, ka viņas nav līdzvērtīgas kaut kādās lietās, uztverē vai vienalga kā. Ar visām 4 par, protams. Es savu daudz noteikti pierunāt tam. Tad no tā var iegūt arī pats sporta veids. Bet varbūt vajag viesturam ieteikt, ka vajag uztaisīt šādu atsevišķu, varbūt arī tad sievietes vairāk pieteiksies, jo tad viņas jutīsies tā, nu, drošāk, kad tie agresīvie vīrieši, viņas nenodzīs no ceļa, jo, zin kā, varbūt ir bail, ka vīrietis, nu, tomēr it kā tehniskākas domāšanas un tā. Nu kā mums jau vispār šis sporta veids vairāk mazāk tikai attīstības stadijā, jā. Tāpēc arī pie mums juniori, jā, brauc atsevišķi, kas arī idejas būtu jābrauc, nu, viņi brauc kopā ar visiem. Vērtē atsevišķi, jā. Bet vērtē atsevišķi, tā ir atsevišķa klase, nu, grupa, jā. Tas pats arī par piedziņām, mašinai priekšpiedziņas, aizmugurs piedziņas arī būtu jābrauc atsevišķi. Vienkārši dalībnieki vēl ir pamaz, lai veidot atsevišķu kā klasi, jā. Es domāju, ka, nu, ja ne šogad, tad nākošgad tas būs vienkārši nepieciešams dalīt, ja, jo juniori būs daudz, aizmuguru piedziņu būs daudz, tikpat labi arī sievietes būs jau daudz, ka viņas brauks savā, kaut 10, bet viņas brauks savā starpā, viņas arī cīnīsies. Arī par pilnpiedziņām, starp citu, ir ideja. Jā, pilnpiedziņas arī es lai gaidu, viestur, es te gaidu. Un tāds ir, jā, ir gribas pabraukt ar pilnpiedziņu. Jo es vienkārši domāju, varbūt, ka tas ir tas šķērslis, ka sievietes nepiesakās. Ja viņām, teiksim, izsludinātu, pieņemsim, šajā sezonā, ka nākamajā sezonā būs tāda atsevišķa klase, jā. Varbūt, ka tieši vairāk viņas parādītos. Es domāju, noteikti, jā. Jo, nu, tas būtu tāds priekšdarbs, nu, kad tagad saņemās babuļi. Jā. Aizējam, izvēlamies kombinzonus, smukus, pušuves, smukas, jo viņām jābūt smukā, viņas jau nevar tā vienkārši braukt. No ar ruļiem matos diez vai brauks. Ķiveri speciāli. Iepriekšējā vakarā pie frizieru. Jā, protams. Manikīs. Jā, protams, tam visam ir jābūt. Tas ir viss savādāk. Nu jā, redz, kā mēs aizrunājāmies līdz tam, ko tad mēs gribētu vēl. Bet, ja godīgi, tad mums jāsāk atvadīties no mūsu radio klausītājiem un pabeigt mūsu sarunu. Jā, jo... Otra stunda jau ir pagājis jau. Nu, jā, ir jau 18:52 minūtes. Nu, re. Mēs te esam tā skaisti izrunājušies un pastāstījuši, kas tad ir folkrejs. Atgādināšu vēlreiz, ka folkrejs ir šajā nedēļas nogalē svētdien, 12. jūnijā, un, ja es nemaldos, tad pirmais starts ir 11. Pus 11 vai 11, jā. No pus 11 plānotais starts, jā. Tā kā visi gaidīti 333 trasē. Jā. Tieši tā, tur arī tiekamies. Paldies, puiši, kad atnācāt šeit uz Autoziņas FM un gaidīšu atkal jūs ciemos. Aiciniet vēl. Pilnīgi noteikti tā arī darīsim. Nemaz nemēģiniet izvairīties, ja? Jā. Pat nav tāda doma bijis. Nekad. Labi, jā tā. Vislabāk.